Agrāk starp čaļiem bija tā kā lieta, ar ko palielīties, ka tev ir draudzene no vecākās klases, un turklāt vēl vairāk. Es biju pamatskolā, un man bija draudzene no vidusskolas. Tas vispār bija wow. Bērnības dienās, tad, kad mēs ar savu labāko draudzeni spēlējāmies, viņi man izzīlēja uz kārtīm, ka mans vīrs būs brūnām acīm, brūniem matiem ārzemnieks. Man bija kaut kādi gadi 6 tad, ja? Bet tas man tā palika atmiņā, un tad, kad es tā ieskatījos Enrico, tad es jūtu, Varbūt šausmīgi banāli skan, tur mīlestība no pirmā acu uzmetiena, no rozā brilles uz visu dzīvi. Bet jā, bet tas tā ir. Katrai meitenei ir tas sapnis, kad gribās uzvilkt to skaisto kuplo balto kleitu, aiziet pie altāra. Enrico jau bija izmantojis visu savu uzturēšanās laiku Latvijā. Vienīgā iespēja viņam palikt Latvijā ilgāk bija viņu apprecēt. Viss notic ļoti ātri, ka pēc šita laika mana vīza beidzas. Un ko dari? Vai es braucu apakaļ Itālijā, vai, Pirmās kāzas man bija reģistrēšanos, un pēc gada bija kāzas baznīcā. Pirmajās kāzās, neskapēc, visi teica Itālijā, ka, ja ir tikai reģistrēšanās bez baznīcas, tad visam jābūt sarkanam. Un tāpēc mums bija sarkana torte, sarkana šampānietis. Indiāņi, piemēram, tic, ka viss tas, kas ir nokrāsots sarkanā, ļaunie gari neredz. Ja es tagad precētos otro reizi, es, protams, savas kāzas būtu izplānojis līdz mazākam sīkumiņam. Bet es noteikti vēlreiz precēšos. Protams, ar Armandu. Man bija scenārijs, man bija tautas dziesmas jāstāsta. Es redzēju, ka viņi nāca pa kāpnēm lejā. Un, viss kārtībā, kleiti smuki, mati smuki, bet galvenais tas skaitām pāciņš. Es skatos tagad skāzu bildes, un es šausminos par viņu uzvalku. Tas ir tik kupls. Žaketa līdz pusceļiem gandrīz, un bikses kā bikšas vārki. Kurpju gali atliekti uz augšu. No mājā līdz baznīcā es nācu kopā ar draugiem, ar kājām. Man ir atmiņa, ka Mangaļināmska vēl nebija pabeigta. Arī baznīcā nebija pabeigta. Šodien arī, kā es domāju, tas ir tā kā mūsu dzīve. Man patīk labāk tā. Un tagad pienāk tas brīdis pie baznīcas altāra, kur man ir jāparaksta Katoļu baznīcas laulības dokumentācija. Un tā kā man ir ļoti nopietna attieksme pret līgumiem, es pēkšņi sāku ļoti lasīt. Un es lasu tā. Un es jau jūtu, kad jau baznīcā jau viss jau sāk spriest, kas tur notiek. Tu dod solījumu. Un ar solījumiem tāpat vienkārši apkārt nemētājas. Savu jāvārdu solījumu mēs bijām iemācījušies no galvas. Es notupos uz viena ceļa, tad aizkrita balss, un tad, kad vajadzēja teikt jā, tad tāds gruntīgs jā iznāca ārā. Tas bija solījums, kurš joprojām veido mūsu svētnīcu, mūsu ģimeni, mūsu dzīvi. Ar mani ir tā, kad es izjūtu caur sevi virmojam Dieva klātbūtni, tad es vienmēr raudu. Mūsu kāzu naktī es arī raudāju aiz laimes. Aiz šīs dievišķā pieskāriena. Es jūtu, ka mūsu savienībā mīt Dievs. To statusu es jūtu tad, kad gredzens bija pirkstā. Tas ir kaut kas tāds vērtīgs, tā ir tāda liela bagātība, un tad arī ir bijušas kaut kādas situācijas, nepazīstams meitenes nāk klāt, un baigi žēl, ka tev tas gredzens ir pirkstā. Bet man atkal ir tā, ka baigais lepnums par to, ka man ir gredzens un ka man ir sava sieviete. Pat tad, kad mēs naktī guļam abi divi, mums vajag būt kaut kādam fiziskam kontaktam, vai tas ir ar roku vai kāju, vai es nezinu. Pat naktī notiek kaut kāda enerģijas apmaiņa, šī te fluīdu kaut kāda virmuļošana. Protams, ka vajadzīgi pacientiem. Viena puse. Divas būs labāk, ap divām būs labāk, bet vai neviena puse ir, tā būs problēmas. Man personīgi bija ļoti svarīgi, ka man ir mana dzīves karaliene. Jo katram vīrietim karaliene dzīvē ir tikai viena. Vīriņš man ir vienkārši fantastisks. Viņš man lutina šausmīgi. Brīžiem pat man liekas, ka pārāk lutina. Bet dikti mīļš, jā. Man patīk, ka mans vīrs ir ļoti romantisks. Viņš man ik pa lēsniem uzraksta mīlestības vēstulīti. Es viņus krāju. Tagad es viņus stiprinu pie sienas. Un vēl tīri nesen viņš atnāca mājās ar 2 ziediem. Ar vienu dzīvu ziedu un ar vienu mākslīgu ziedu. Viņš teica, redz, es tev atnesu šo dzīvos ziedus, jo es zinu, cik ļoti tev patīk daba. Gribēju tev uzdāvināt arī šo mākslīgo ziedu, jo tā ir kā mana mīlestība, kas ir mūžīga. Tas bija skaisti. Es esmu ļoti, ļoti priecīgs. Man ir viss, kā vienā cilvēka var gribēt no dzīve. Smuka un laba sieviete, man ir labs dēls. Viss ir perfekts un tā. Katram savs tauriņu dērs ir vēderā. Un zina taču to sajūtu, ka tie tauriņi sāk muģēt un kņudēt. Un svarīgākais ir nepazaudēt šo sajūtu, ka recepte ir viena. Tu
un tu rūpējies par mani taureņu dārzu, es rūpēšos par tavēju.